Kā mēs redzējām no tā programmas, ir tāds pieņēmums, ka sākumā ir mīti, pēc tam ir folklora un tad ir literatūra. Arī katra sev cienoša literatūras vēsture sāk ar folkloru, un tad tikai seko literatūra. Ja mēs paskatāmies rakstnieku biogrāfijas, ļoti bieži ir tā, ka rakstnieki folklorā un mitoloģijā pievēršās kaut kad stipri vēlāk savā daļradē, nesāk ar to katrā ziņā. Un šis gadījums par Zaugšu līgavu, ko es mēģināšu stāstīt un parādīt, arī pilnīgi apvērš otrādi. Mana hipotēze ir tāda, ka sākumā bija literatūra, tad radās folklora, un tikai pēc tam radās mitoloģija. Te ir mana stāstījuma plāns, 6 dažādas tēmas. Pirmkārt, pasaku pētniecība. Tā ir atsevišķa zinātņu nozare, kas ir sazarojusies ļoti daudzās dažādās zinātņu nozarēs, un principā, lai tu varētu būt tajā profesionālis, ir jāstrādā uz pilnas lodes tikai tad. Es esmu amatieris, jo es tādu pasaku pētniecībai pievēršos, bet es esmu redzējis, kā tas notiek Vācijā un dažās citās zemēs. Un viena no galvenajām metodēm pasaku pētniecībā ir šī vēsturiski salīdzinošā pētniecība, kas mēģina katras pasakas vēsturi izdibināt, katā un kur pirmoreiz ir publicēta, un vai šie publicējumi pēc tam ir iespaidojuši nākošos publicējumus. Citreiz pietiek arī ar pieminējumu kaut kādu, kas parāda, ka tas sižets ir bijis. Ja? Bet principā tā ir vairāk arī literatūra zinātne nekā mutvārdu tradīcijas pētīšana. Ja? Un ļoti bieži gadās tā, ka viņi apgāž šos stereotipus. Mums ir patīkami domāt, ka tā pasaka pastāvējas pie latviešiem jau tūkstošiem gadu, bet, teiksim, ļoti daudz pasakas ienāca Eiropā caur 1001 nakts tulkojumu, kas bija 1700. gadu sākumā Francijā, tad gāja kādi 50 gadi, kad viņš nonāca Vācijā, un tad 19. gadsimta sākumā vai vidū caur tulkojumiem pasakas nonāca Latvijā, un tad jau viņas ļoti drīz pierakstīja folkloras vācēji kā latviešu tautas pasaka. Piemēram, tāpat pasaka par putnu bulbuli. Ja? Un, lai varētu sazināties, pasaku pētnieki pasakas ir sanumurējuši, sākumā lietoja Grimmu sistēmu. Grimmi brāļi bija viena no tiem, kas iedibināja šo salīdzinošo pasaku pētniecību. Katrai publicētāji pasakai, viņi pēc populārākajiem sējumiem nāca nepopulārāks sējums, kur vienkārši viņi uzskaitīja variantus savām pasakām, kas pie kurām tautām jau ir savākts un zināms. Un tad tālāk gāja dažādas interpretācijas, kāpēc dažādām tautām ir tik līdzīgas pasakas. Ja? Un te ir parādīt, kāda resursa pasaka pētniecībai vajag. Piemēram, zinātniski komentēta pasaka izdevums, kas iznāk jau vairāk nekā 100 gadus. Tad ir pasaka enciklopēdija, kur bija man tas gods arī vairāk šķirkļus rakstīt, kur ir ļoti blīvi 15 sējumos saspiests viss, kas par pasakām ir zināms. Un tad ir šis jaunākā versija pasaku tipu katalogām, kur pie katra numura ir uzskaitīts ļoti koncentrēti viss, kas par šo pasaku tipu ir zināms. Tev ir mazliet stāsts par to noburu, kas tiek atdzīvināts. Tā ir arī viena no centrālajām tēmām pasakās, vai mēs viņu uzskatām par folkloras vai literāro žanru. Ir tāds paņēmiens, ja, ka principā katrs mēs sevi jūtam iekšā, gaidām to savu atbrīvotāju, kas atbrīvēs mūs no tās burvestības, un mēs beidzot sāksim čakli rakstīt savus zinātniskos tekstus, jau vairs neblensīsim tik daudz internetā, ja, un būsim mīļi pret saviem tuvākajiem un tālāk. Ja. Principā arī šis arhetips ir ļoti dziļi cilvēkos iekšā, un arī pasakās, protams, tas parādās, bet es nerunāšu tik daudz par psiholoģijas lietām. Te ir tā, tad ejam tuvāk Zaugšu līgavai. Tas ir 425. numura, viens no apakštipiem. Tas numurs ir ļoti plaši izvērsies un sazarojies. Sākumā domāju iespiedīs visu vienā, bet tad tur pielika klāta burtiņus, un tur ir dažādi sižeti. Tas ir latviešu pasaku tipu rādītājs, kur Alma Medna latviešu folkloras krātuve kā nodibinājās 1924. gadā. Tā sāka aprakstīt pēc tolaik modernās sistēmas pasakas, un Kārlis Arājs padomu laiku pasaku vecis pabeidza šo katalogu.
Un te mēs redzam arī ļoti īsi šī Zalša līgavas pasakas aprakstu. Struktūra ir līdzīga kā citām pasakām, bet tur ir savas nianses, un 94 varianti tolaik jau bija zināmi. Tas ir starptautiskā pasaku tipa rādītājā šī paša pasakas apraksts. Tur ir sākumā izklāstīts sižets, tad ar kuru viņš biežāk kombinējās. Tur ir pat tām utādas kurpēm, ko jūs redzējat, kā sākumā ir no Pentamerona šī pasaka, kā izaudzē meitas māte vai ķēniņš tik lielu uti, ka no tā var uztaisīt kurpes, un tad jāuzmin, kurš uzminēs, kas tās pa kurpēm, tad precinieks to meitu varēs dabūt. Ja? Bet tad uzmin šī variantā to uzmin Zaltis. Ja? Un tālāk tur ir pamata informācija, bet te ir šiem pasaku apakštipām ir ļoti maz valsts, kurā tas pasaku tipu katalogu atrodās. Šis 425. tips vispār saucās meklēt pazudušā dzīves biedra meklēšana, kā netiek ievērots kaut kāds aizliegums aprecoties, un tad līgavains vai vīrs pazūd, un tad ir sievai, citreiz arī otrādi, tas ir mainīts, ir jāveic visādi varoņdarbi, kamēr viņa atbrīvo un viņa var laimīgi dzīvot tālāk. Un tur ir dažādi varianti, arī skaistuli un briesmoni, šī ļoti mūsdienu popkultūrā iemīļotā tēma daudzās multenēs. Arī pieder pie šī pašaka tipa, ja, ka skaita sieviete aprec briesmīgi izskata, ir spiesta aprecēt briesmīgi izskata radījumu, kurš vēlāk vai viņš naktī novelk savu vārdu, vai arī pēc kāda laika var tikt atbrīvots no burvības un patiesībā ir princis vai bagātnieks vai biezais vai kaut kas tāds. Ja? Bet, lai līdz tam tiktu, atkal kā katrā labā sižetā ir jātiek. Ja tur nebūs pietiekami daudz grūtības, tad to stāstu neviens neskatīsies. Ja? Un te ir arī jau izpētīts, kā šis skaistulis un briesmonis sižets arī pirmās publikācijas nemaz nav tik sen. Pasaka enciklopēdijā, tur arī var meklēt pa šķirkļiem un ceļot, un tur iesāku pie šī tipa, sāku meklēt ar amoru un psīhi, arī grieķu mītu, jo šī struktūra jau ir tur, tas jau ir Apulējs, jā, metamorfozes, 124. gads mūsu ērā, es pareizi sapratu, un tā ir viena no tām retajām pasaku struktūrām, jā, kurām var tik dziļu vēsturi sadzīt. Daudz biežāk ir gadījumi, tie ir 2, 3, 4 gadsimti, ne vairāk, vai 1 gadsimts tikai. Ar ko šī Zalša līgavas pasakas īpatnēja ir? Ar nelaimīgām beigām. Mēs esam pieraduši, ka pasakām ir jābūt laimīgas beigas. Ivona Lūvena, kas droši vien šodien tiks pieminēta, kas arī pētījis vācu zinātniece, diemžēl viņa aizgāja no folkloristikas un teoloģijā. Viņa skaidro to tā, ka baltu kultūrā nogalināt zelti bija tik milzīgs noziegums, ka pēc tam vairs nekāda turpinājuma nevarēja būt. Ja? Ka varbūt ir sava taisnība. Bet principā stāsts ir vairāk līdzīgs teikai un izcelšanās teikai, kā tur pārvēršās tie bērni par kokiem, pat viņa par dzegūsi, diezgan stabils nobeigums šai pasakai. Un teika, kā mēs zinām, priekš kāda beidzās negatīva atšķirībā no pasakas. Stāsts rosina fantāziju, tur ir zemūdens pasaule, tur ir ļoti spēcīgas emocijas. Tā ir viena no emocionālākajām pasakām, jo tur ir iesaistīti bērni. Kā viens teica, uzved uz skatuves suņus vai bērnus un panākumi būs garantēti. Ja? Un te ir gan dzīvnieki, gan bērni. Ja? Un arī tā tuvenieku nodevības tēma, un tur ir ļoti daudz emociju šai stāstā. Un vēl ir tāds paradoks, ka parasti pasakas nesaistās ar kaut kādu lokālo mitoloģiju. Viņās ir pilnīgi sava kaut kāda universālā mitoloģija, kur ir ļoti grūti pievilkt kaut kādas lokālās mitoloģijas saites, bet tā kā te kaut kādi pūķi, kas ticamāk tur ir senāk bijis kaut kāds pazemes drakons vai zemūdens, ja, ir nomainījis augtis, tad no 20. gadsimtā tas bija ļoti vērtīgs avots taisīt mitoloģijas un atrast arī kaut kādus lokālos pasaku variantus. Ja pētniekam kaut ko tādu izdodas atrast, tā ir ļoti veiksmi. Latviešiem es atradu pašlaik vienu tādu pilnīgi droši, kas ir latviešu pasaka, tā ir 5 kaķi.
kurai zinu, kurā vietā viņi ir sacerēti. Ja? Pārējās visas ir internacionālas. Kaut gan noteikti jābūt vēl. Tātad lietuvieši viņi uzskata par savu tautas pasaku. Viņi pat ir veikuši tādu grandiozu projektu, vadīja Leonardu Sauku, viens no viņu vadošajiem padomju un pēcpadomju folkloristiem, savākt pirmā sējumā visus leišu variantus, otrā sējumā latviešu variantus. Tā. Trešā sējumā ir citu apkārtējo tautu varianti. Tur ir gan somuguru tautas, gan krievi, gan, kas te ir apkārt, bet viss iznāk diezgan apkārt pamatā. Ja? Tad 4. sējumā ir dažādi galvenokārt lietuviešu paši apcerējumi par šo pasaku, arī kaut kur vairāk 100 lapušu biezs sējums jau ir sanācis. Un tad ir 5. jau tur ir atzīmēts viennieks, es izskatās, ka viņi grib turpināt, kā tas parādās literatūrā un mākslā. Tātad leiši ar to pasaku ir ņēmušies nopietni. Un būtisks ir autora norāde, kas ļoti bieži notiek ar pasakām. Mēs zinām tikai vienu pasakas variantu no pasaku izlasēm, un izlasē sameklē to vienu smukāko, bet tur nav viss iekšā. Un mums arī notika tas pats, ka pierakstīja 10 vai 100 variantu katrai pasakai, un tad pasaka izlasē drukāja tikai vienu. Ja? Bet te autors saka, ieskatieties arī tais pārējos un redzat, kādas tur iespējas sižetam attīstīties, varieties un kas tur vēl viss varētu būt iekšā. Bet palasot rūpīgāk Saukas paša priekšvārdu, atklājās interesanta lieta, ka pasakas teksts, ko viņš senāko ir atradis, ir pirmoreiz ir lietuviešu almanahā poļu valodā ar dažiem lietuviešu iestarpinājumiem, 1837. gadā publicēts, tad bija rakstības aizliegums Lietuvā, tad nākošie pieraksti jau ir 80. gados pavisam nedaudzi, un tikai 1905. gadā bērnu pasaka izlasē šī pasaka palika populāra Lietuvā. Līdz tam viņa bija acīm redzot ļoti maz zināma. Un arī interesanti, ka arī citu apkārtējo tautu tieši šī sižeta varianti pieraksti parādās citur 19. gadsimta pašās beigās vai 20. gadsimta. Tā nav senāku pierakstu. Te viņš šoreiz uzskaist tos senākos, un es esmu pasvītrojis tos Vītola rauda, jo pie tās mēs vēl atgriezīsimies, kas būtu tā kā otrais publicējums. Un es saprotu, tie senākie publicējumi visi bija kā literārs darbs dzejas formā, nevis kā folkloras pieraksts. Tie arī Auseklis ir mūsu pieminēts Lautenbachs un arī Aspazija, tā kā par to viņi visi ir zinājuši. Šķirklis Wikipēdijā arī tur interesants lietas var izlasīt, viņš ir ļoti garš, un tur jau parādās šī leiša mitoloģija, ka viņi uzskata, ka tā varētu būt speciālā leiša vai šī reģiona pasaka, un ka viņi ir saistīti ar šo zelkšu kultu un ar šo mitoloģiju. Un tālāk, principā to šķirkli ir interesanti palasīt, bet izskatās, ka viņš ir vairāk uz krievu avotiem rakstīts. Iespējams, ka tur vai kāds vecāks paudzes folklorists leiši to ir rakstījis vai kas kā. Ja? Un tad ir, protams, stāsts par Salomeju Nēri, kā iespējams, ka tieši viņa padarīja šo par leišu tautas pasaku, bet tas nav 19. vai 18. gadsimts, bet 1940. gads, un cik es saprotu, viņa bija diezgan sarkana būtne. Bet tur es arī neiedziļināšos, bet katrā ziņā tieši 20. gadsimta otrā puse pēc 40. gadu bija šīs pasakas zieda laiki gan pētniekiem, gan arī dažādos mākslas darbos. Tātad jūs redzat, ir pa priekšu rakstīti avoti, tad ir folklora un tad ir mitoloģija pēc tam tikai. Ja? Bet tas ir pozitīvi, ja mēs pagriežam, tas liecina, ka arī mūsdienu cilvēkiem šī folklora un mitoloģija acīm redzot ir vajadzīga. Mēs meklējam to, kas mums pietrūkst. Kur Aspazija dabūja? Te ir gabaliņš no tā skaistās teksta, ko viņi sākumā stāsta par to Lautenbacha izdevumu ar debešķīgi zilo vāku, un tālāk viņi arī stāsta par Lerha Puškaiša dažiem tekstiem. Tā kā pa tiem parasti nav skaidrības, piemēram, te ir Nacionālā enciklopēdijā, kurai vajadzētu būt nopietnas redaktors,
Lerka Puškaiša krājuma beigu gads ir pa 10 gadiem sajaukts. Pēdējais sējums iznāca 1903. gadā, un viena no vislielākajiem folkloras publicējumiem, ja redaktors nezina vai neiedomājās paskatīties gadu skaitli, tas jau kaut ko liecina. Ja? Un tālāk man būs tieši teksti no Puškaiša krājuma, ko Aspazija būtu varētu ņēmusi, ja? Jo viņa raksta, ka viņi ir pasūtījuši, bet tur atkal ir viena interesanta lieta. Es te pirms dažiem gadiem pētīju pasaku par Stiklakalnu, par zelta zirgu, kas Rainim bija pamatā. Un tur ir tā, kā man muzeja cilvēki varēja apstiprināt, ka ir tikai daži sējumi, kur Rainis ir pasvītrojis Puškaiša sējumi, un tur nav neviens teksts, kas varētu būt ar zelta zirgu sakarā. Kaut gan spriežot pēc tā, ko Rainis ir rakstījis, viņš ir zinājis latviešu folkloras pierakstu, jo Kreitsvalds ir tā samuģījis šo tekstu, ka no tā atšķetināt šo stāstu nevarēja. Bet ļoti iespējams, ka tas ir tāds mazs mirklis pēc tam, kad Rainis uzraksta zelta zirgu, un tad viņi tikai dabūja šos Puškaiša sējumus. Bet tur atkal jājautā ir speciālistiem, ja? Un te ir tie piemēri no Puškaiša krājuma, kādu tur ir tie daži teksti, kas tur ir iekšā. Pirmā sējumā, pirmais Puškaiša sējums tapa jau bija gatavs 1888. gadā, tikai izdevējs baidījās drukāt un 3 gadus novilcināja to drukāšanu. Bet tur ir tieši tās viskaistākās Lerka Puškaiša pierakstītās pasakas. Ir gan arī dažādi īsi varianti. Džukstas pasakās ir apmēram puse no Puškaiša pierakstītajām, ne viss, ja? Bet, un tad mums bija tāds projekts pasakas par putniem, viņš tieši tajā laikā rakstīja arī literārās pasakas, bet viņa literārās pasakas bija ļoti neveiklā valodā, bet tautas pasakas bija brīnišķīgā valodā, kā tas viss gāja kopā atkal ir, kur pētīt un brīnīties. Bet te ir daži nepilnīgāki teksti, daži pilnīgāki teksti, es viņus esmu tā mēģinājis īsti pārstāstīt. Tur ir gan par otrajā variantā par to lielo uti, bet tur jau Zalkša vietā parādās velns, un arī tad ir par to, kamēr tur laiž ciemoties. Principā ir daudz kas citādāk nekā tai Lautenbacha tekstā, ko mēs skatīsim pēc tam, ja? Tie arī te ir atkal sākumi. Viens no tipiskiem ievadiem ir, ka uz tā krekla ir zeltis, un tad beitē ir jāapsolās. Bet, teiksim, te ir marķētājs zos, un tad kaza, kas atkal parādās Lautenbacha tekstā un arī pirmtekstā, pa ko es stāstīšu mazliet tālāk. Ja? Arī vārdi un vēzis. Tā kā tas teksts varētu būt nācis jau mutvārdos no Lautenbacha. Ja? Un tālāk šis ir jau pavisam tāda tā kā pārvērsts par teiku stāsts, kur ir ļoti maz no tā stāsta palicis sākotnējā varbūt. Ja? Un te ir tas 6. sējums, ko Aspazija piemin. 6. sējumā Puškaičs jau bija dabūjis dažādu citu vāceju, un tad viņš veidoja jau detalizētu klasifikāciju un lika pasaku tipus kopā, vienmēr norādot, kur ir iepriekšējos sējumos kaut kas līdzīgs. Ja? Tur arī sākās citādāk, bet atkal ezerā ir velns, nevis zaukts, bet šīs formula par to pienu vai asins kunkuli, kas ir svarīgi tieši šim sižetam, te ir. Un arī, ka paliek pat zegus, bet te nav minēti, ka viņā ir bērni. Viņa ka nav sadzīvojusi jau bērnus. Ja? Un te atkal ir velns. Un, jā, atkal tie burbuļi ir. Un viss, jā, apmēram tāpat. Un te vēl viens variants. Un arī, kas atkal neiet tādā zolīdajā folklorā, bet palasiet pēdējo teikumu, jā, par ko pārvērsts tas nodevējs tiek, jo mazākais parasti bērns ir tas, kurš izpļāpājās. Un tad vēl ir 3 teksti 19. gadsimtā, ko Aspazija varbūt varētu būt lasējusi, ja viņi kopā ar Raini par folkloru interesējās. Tas ir 19. gadsimta 90. gadu sākums, vai vidus, kad iznāca dažādi folkloras publicējumi un arī dienas lapas tur raksta par folkloru un etnogrāfiju. Varbūt arī kaut kā, bet principā no šitiem visiem kaut kā to sižetu var izlobīt, bet tāds pilnīgs priekšstats par to arhetipu tomēr nerodas. Tālāk stāsts par Lautenbachu, kur Lautenbachs būtu varējis dabūt šo sižetu.
skatoties Pētera Šmita krājumā variantus, Pēters Šmits, un viņš apakšā arī atsaucās uz Puškaiti, kā tātad Puškaitim tas jau arī zināms ir viens teksts no 1850. Gada laikraksta vai mēnešraksta Inlanda, un izskatās, ka tieši šis teksts būtu bijis tas, ko Lautenbachs ir izmantojis, un kas ir arī nākošie visi ir izmantojuši vairāk vai mazāk. Un par to liecina dažādas detaļas. Kāpēc tas Inlanda būtu varējis būt Lautenbacham un arī Auseklim, kurš dzejoja šito pašu zināms? Tāpēc, ka šajā laikrakstā bija labas kvalitātes pētījumi publicēti. Piemēram, 19. gadsimtā nekad vairs tādā līmenī salīdzinošā teiku pētniecība neparādījās kā šī žurnālā. Teiksim, teika pa Lielo Kristapu ar 10 dažādu tautu variantu. Ja, vēlāk tas tika aizmirsts, un mēs viņu stāstījām kā Rīgas teiku. Ja. Un tas Trautveters, kas arī bija ar akadēmisku grādu, viņš garu penteri sarakstīja daudzos turpinājumos par latviešu mitoloģiju, kas gan bija Stendera un citu garā, bet Lautenbachs nevarēja būt viņu nelasījis, ja viņš pats tā laika galvenais mitologs pretendēja būt. Ja. Bet šim rakstiņām par Zalkšu līgavu, ko jūs te ir tie Trautveteru un teiku raksti mazu paraudziņu Inlandē, un te ir šis Zalkša līgavs, kas, es domāju, zinātniekiem nebija nekāds noslēpums, ja jau Šmits uz to ir norādījis, un arī Puškaits zināja. Bet interesants ir nevis pats teksts, pirmkārt interesants ir priekšvārds. Un priekšvārdā autors, diemžēl, nav sevi nosaucis. Citiem rakstiem ir autors, šim kaut kā autors nav, bet viņš ļoti personīgi raksta. Es mēģināju patulkot gan aptuveni, ka tas ir Treppenhof, tas ir Daugavpils pusē no viena veca vīra, kas ir ceļojis pa Lietuvu, pa Latviju, vecs karavīrs, būdams ar Napoleonu kāvies. Un tad viņš ir arī pamanījis šo Vītolo Rauda, kas bija 1840, kas ir šī sižeta otrais publicējums, cik lēšiem zināt, ka viņš tur saskata daudzas līdzības. Bet tālāk viņš aiziet tur spriedelēšanā par latviešu un lietuviešu radniecību, jo tolaik bija šī teorija arī no Grimmiem, kā pasakas ļoti daudzu mītu mums nāk no indoeiropiešu senatnes, nevis kaut kad te pēkšņi varētu būt ieklīduši kaut kādā ceļošanā. Un tur ir tāda jauka folklora, ko es nepārtulkoju, ka viena latviešu meita ir nokļuvusi Anglijas ģimenē un pēc tam aizbraukusi uz Kalkutu, uz Indiju. Un viņa ar savu latviešu valodu Indijā varēs būt angļiem par tulku, jo tā indiešu valoda ir bijusi tur ārkārtīgi līdzīga. Ja? Realitātē negribam ticēt, bet arī tādu veidu folkloru šeit viņam likās svarīgi iespraust. Ja? Bet katrā ziņā, vēl tur viņš min arī, ka tas vecais vīrs atsaucās uz Lameķinu, kas jau ir 13. gadsimts un viss tas laiks, kad vācieši nāca iekšā, atcerēt, viņš kaut ko no tā bija dzirdējis vai lasījis. Ja? Un tālāk sekos šis Zalkša līgavas teksts, kas var ātri mēģināt palasīt, es varu prezentāciju iedot arī vēlāk, bet ir pilnīgi skaidrs, ka, ja mēs salīdzinām ar Lautenbacha tekstu, kā mēs arī tagad pārskriešu āri, ka tur ir tik daudz detaļas, ka nevar būt, ka būtu kaut kas cits, piemēram. Ja? Nevienā pasaku variantā meitai nav jaunākai vārds, un te parādās visos gan Lautenbacha, gan Ausekļa dzejojumā parādās madaļa. Ja? Tad tālāk, ko tās meitas tur peldoties vienotrai novēl. Ja? Parasti Zalkšs pasakās guļ meitai uz krekla. Te ir vienīgais gadījums, kad meita uzvelk kreklu, tā sacīt jau pieklājīgā izskatā, un tad pamana, ka Zalkšs guļ uz svārkiem. Ja? Tālāk meklē akmeņus kokus, ar ko zelta aidzīt, bet neatrod. Ja? Un tā tālāk mēs varam lasīt un redzēt, visas šīs detaļas ir Lautenbacham, ir Auseklim, ir citiem, bet folkloras tekstos viņas ir ļoti maz. Ja? Tālāk arī vienā tekstā mēs pamanījām, kā pirmoreiz Vardi paziņo par bērnu piedzimšanu, otrreiz Vēzis sūta ziņu, un arī nekur šīm Zalkša līgavas bērniem nav minēts vārds, vienīgi šajā Lautenbacha
izmantotajā tekstā, un Inlanda tekstā ir, ka nieks un nieka. Ja? Tā kā, principā, nav diskusijas, šis teksts ir noteikti bijis pamatā Lautenbacha Zalša Līgavā, ja kāds netic, paskatieties paši un salīdziniet. Un arī Auseklim viņš, jo Auseklis arī noteikti to visu ir zinājis. Ja? Diemžēl pats es neesmu to vecākos, tos 837. un 40. gadu tekstu. Es pieļauju, ka tais Leiša grāmatās viņi ir, es vienkārši neesmu paspējis līdz viņiem tikt. Ja? Te ir vēl par tiem avotiem. Es neatradu, vai Lautenbachs pats kaut kur ir izteicies, bet arī, teiksim, izskatīt cauri šo aizstraut Jāņa gabalu, tur arī par avotiem nekas nav teikts, ir tikai par dzejošanu tautas dziesmu formā un par tādām lietām un kasīšanos ar negatīviem recenzentiem. Nobeigumā te varētu veikt vēl vienu pētījumu, man ir šis sējumiņš, es palaidīšu pēc tam apkārt, var skatīties cauri visus šos latviešu variantus, salīdzināt viņus, skatīties, kādas detaļas ir līdzīgas, kādas atšķirās, kā tas ir par reģioniem. Bet pašlaik man tajā ķēdītē pietrūkst vēl kaut kādi posmi. Es pieļauju, ka tie varētu būt kaut kādi šīs pasakas tulkojumi kalendāros vai kurs, teiksim, starp Lautenbachu un to laiku, kad 20. gadsimtā sāka vai 19. gadsimta pašās beigās čakli pierakstīt folkloru. Te ir vēl divi gabali, ko es neiekļāvu. Par Ilonu Lūveni ir vērts noteikti viņas tekstu apskatīt. Tas stāv internetā universitātes raktos. Viņa vācu zinātniece par zaugšu kultu. Iemācījās latviešu, iemācījās lietuviešu valodu, uzrakstīja doktora disertāciju par šo zaugšu kultu, un viņai tur ir daži interesanti secinājumi, kas arī drusku apgāž tos mītus, kādi mums ir par šo zaugšu kultu Baltijā. Un nobeigumā man patīk citēt klasiķus. Gadījums ir tas pats, pētīju mana radinieka Lerka Puškaiša Kurbadu, secināju, kā arī tas, ko mēs visu laiku esam saukuši par tautas pasaku, kas šī grāmatā Guntars Godiņš, mans kursbiedrs, mūs ar Albertu kursbiedrs, ja, pārstāstīja, pieliekot sākumu kā kārtīgam mītam un vēl dažas vietas tur paīsinot, pagarinot, kā arī šo, mums ir versija, kā ir garā versija Puškaitiem 8 lapus ir viņas atcerētā, īsā versija kāds 20 lapus, viena no garākajām latviešu pasakām, ka to viņš ir no tautas pierakstījis, bet, salīdzinot atkal visādas detaļas, izskatās, ka ļoti lielu daļu Puškaits šo virkni ir savēris kopā, un principā tā īsā pasaka ir bijusi tāda versija tai garajai pasakai. Bet mācība ir tāda, viena mācība ir, ka tie folkloras teksti, kuriem sākumā ir kaut kādas būtiskas izmaiņas veiktas, ar tiem tad arī paudzēm pēc tam cilvēki ņemās. Tas ir gan stāsts par Sarkangalvīti, kurai tur uzvilka, tā sacīt, vilkam uzvilku kleitu, lai pieklājīgāk izskatītos un pielika klāt, ka viņas tur dabūja no vilka mutes abas ārā. Ja? Sākumā tā pasaka bija nav ko metenēm pa tumšām vietām vazāties, ja? Un ar svešiem vīriešiem runāt, apēdīs un cauri tevi būs. Ja? Vai vēl briesmīgāk nekā apēdīs, ja? Sievietei tā liekas. Un tāpat arī Raiņa šī luga par Stikla kalnu, kur arī ir ļoti daudz parodijas, arī bibliotekas sakarā bija jauns parodiju vilnis. Vārds sakot, cilvēki jūt, ka tur kaut kas nav kārtībā un tad ņemas ar to. Un otra lieta, kā veidojoties nācijai, ir kaut kāds tekstu kopums, kas ir nācijas pamatā, un tad nācija ar šiem tekstiem ņemās visu laiku, kamēr pastāv. Zalša Līgava varbūt ir mazliet vairāk perifērijā nekā Kurbads, bet mēs redzam, ka arī šis stāsts līdz mūsu dienām nedod vēl mieru, vairāk gan leišiem, kas ņemās ar to nekā latviešiem, bet kā šie stāsti kultūrā dzīvo, un mēs meklējam viņiem jaunas skaidrojumus un jaunas interpretācijas. Tas man šoreiz viss. Paldies!